Pirmā biznesa radio projektors. Nu, lūk, un projektors šodien izgaismo unikālu personību. Es teikšu droši personību. Daudz ir dzirdējuši vārdu Uldis Grīsls, bet nu pat žurnālā klubs beidzot ir parādījies nopietnas raksts par cilvēku, kā Uldis pats saka, kuram man ir sirds stimulators, 3 reizes nedēļā pa 3 stundām jāpieslēdzās mākslīgai nierei, kas attīra asins, un viņš ir jahtas, nirvāna, kapteinis, īpašnieks, pasaules apceļotājs. Un saka, Uldi, vārdiņš projekti. Tev katru gadu ir jauni projekti tādā, dzīves situācijā vai konsistencē. Kā tu tos projektus radi un galvenais, kā tu viņus realizē? Kā gribās jau joprojām par to jūru kuģot. Tas, kad ir zināmas problēmas ar veselību, tas jau neattur no tā cilvēks. Tas, kurš ir saslims ar jūru, tas ir uz visiem laikiem. Uzturēt veselu jahtu, tā taču ir milzu saimniecība, un kādā brīdī tev to jahtu kaut kā ir jāsalaulājās, jo, es redzēju, vienai jahtai bija nosaukums Mana pirmā sieva. Kas tev jahta ir? Man jahta ir viss mans dzīves jēga. Tas arī ir tas, kas man notur iespējamība viss, kad ir spēks darīt kaut ko. Katru vasaru, protams, nāk tādi cilvēki, kur saprot, ka tāds projekts kā Weekends uz jūras, dzimšanas diena, kāzas, brauciens uz Pozitīvas festivālu, šādi te projekti, kad tu viņus jau sāc likt rindiņā kaudzītē un kad pie tevis stājās rindā, vai kā tas notiek? Apmēram šis laiks jau ir, kad vasaras sāk plānot. Pirmie braucieni jau ir saplānoti, piemēram, augusta sākumā Gotlandē Visbijā ir pilsētas svētki ar bruņinieku turnīru, tā kā tur jau ir rezervēts laiks. Kā zināms cilvēkiem, protams, lai kāptu uz jahtas, vajag zinām arī pašiem sagatavotību, ir jāzina, kā tev jūras slimība dara, kā tu kaut kādas pārunas veic ar tiem potenciālajiem cilvēkiem. Bet, protams, izstāst, kas varētu sagaidīt, un ko vajadzētu darīt un ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Vai ir jāvelk tur vestes, vai jāiziet ir kursus, un tā mūžīgais jautājums, tas skaists projekts, ak, Dievs, Weekends jūrā, ir tāda lieta, ko sauc par jūras slimību. Kā ar to tiek galā? Tā jūras slimība ir vairāk izrunāta nekā viņa reāli ir. Tā galvā, ja? Jā. Tagad tu esi Baltijas jūrā. Varbūt drusku pastāst atpakaļ. Tev ir bijuši piedzīvojumi jahti, kur tev ir bijusi kādās pasaules jūrās? Gan Ziemeļjūra, gan Vidusjūra, Atlantijas okeāns. Jāņa ir svinēta Āfrikā uz jahtas. Tā kā kaut kas jau ir redzēts arī. Acīm redzot, pienāk, cilvēkam tāds brīdis, ka viņš saka, kā man negribās biznesa līdz kaklam, gribās iet pensijā, sēdēt pie loga vai dzert siltu tēju. Kā tev ir? Var teikt, es jau esmu pensijā. Tas strādājošs pensionārs, teiksim, ar īpašiem izklaides projektiem. Ja? Es tagad saprotu vienu lietu, ka mēs runājam joprojām par tie, kas redz video, kas nospiež portālā podziņu ar YouTube, redz šo te jauno žurnālu klubs ar Uldi Grīslu, kā tādu ritīgu jūras vilku, bet runājot par jūras vilkiem, jūru un projektiem, protams, pirmajā biznesa radio būs vēl daudz interesantu projektu šodien un rīt, parīt, aizparīt un vispār bez viņiem nekā.